Par kurām lietām cilvēki nedomā remonta laikā un pēc tam nožēlo? Bieži vien par kādam saimniecības lietām, par slotām, par putekļu sucējiem. Nepadomā, kur viņi glabāsies, kur būs tā īsta vieta, kur turēt. Un pēc tam tādu vietu trūks vienkārši un slotas metājas pa stūriem, robots kaut kur gaiteņa galā. Vēl bieži nepadomā par dzīvniekiem tā skaitā, nepadomā, kur būs kaķu tualete, un tad pēkšņi vannas istaba nepietiek vietas tai. Nepadomā, piemēram, par suņu bļodām, un tad tie stāv kaut kur virtuvē stūrīti, par kaķu uzturēšanas vietām, par kaķu nagu asinājumiem nepadomā. Par kontaktlīgzdām arī bieži neparedz pietiekoši daudz, un tad pēc tam pa visu māju metājās pagarinātāji, lai tik varētu iesprūst tur, piemēram, lādētāju telefonam, ja vispārējais kontaktlīgzdas aizņemtas. Tieši mūsu mērķis, projektu mērķis ir paredzēt visas tādas nianses, lai jūs pēc tam nenožēlotu pēc remonta, kā nepietiek kaut kam vietas.